Brāļi, Foresteri ir kā brāļi. Brāļi Foresteri. Brāļi Foresteri. Jā. Viņiem ir diezgan izstāsts jau viņu vienādi, vai ne? Viens ir 17. gada, otrs ir 16. gada, bet cenu starpība viņiem ir praktiski 3000 eiro. Šis, kurš ir 17. gada, maksā lētāk nekā tas, kurš ir 16. gada. Viss, ja godīgi, ir ļoti vienkārši. Pasties, jau sāksim ar atslēgām. Šīs atslēgas ir no 17. gada, ja, un šis ir no 16. gada. Komplektācija un nobraukums. Šis mums ir maksimāli pilnu aprīkojumu, un šis ir mums tādā bāzes aprīkojumā, var teikt. Ja. Protams, viņam ir visas nepieciešamās ekstras braukšanai. Tādas kā kruīzes kontrole, atpakaļskata kamerā, sēdekļu apsildes, panorāma arī viņam ir, bet kaut kādas tādas foršākas lietiņas viņam nav, ja, papildus ekstras. Jo pirmais, kas iekrīt baltajam, mums acīs ir tas, ka viņam ir brūna āda, jo Subaru asociējas vai nu ar melnu ādu maksimāli, vai ar drēbi, parasto beņķi. Tieši tā, tu pareizi saki. Brūna āda vispār kaut kas liekas priekš Subaru. Neraksturīgs. Un tāpēc viņam arī skaits ekskluzīvu komplektāciju priekš Subaru. Pareizi tu pieminēji par to ādu ļoti reti, kad viņiem ir tāds ādas salons. Man liekas, ka mēs esam uz doto brīdi vienīgi arī SSA, kas tirgo ievestus šitādus Foresterus. Mums bija vairāki Outbacki, bet tie ir nedaudz populārāki, viņi jau ir notirgoti. Kas vēl ir interesanti, šos Subaru, gan Outbackus, gan Forīšus cilvēki baidījās pirkt, jo viņiem ir ļoti slikti motori. No 14. gada motori ir jau izlaboti un viņi ir diezgan izturīgi. Es domāju, ka savus 400 000 bez ieguldījumiem var mierīgi braukt, ja mēs runājam par normālu eļas intervālu apkopi.